forma un līgas esuma gatavojas. Sveiki, jauniņi! Es jums pastāstīšu par to, kam ir domāta mana dzīve. Jūs esat bijuši skolā. Kā jums tur patika? Tas ir zaļķis. Tas ir viena no sliktākajām vietām, kur es esmu bijis. Ne jau tāpēc, ka man nedod zināšanas, bet tāpēc, ka kā viņas tika dotas. Vai jūs zināt, kas ir psihotipi? Audiālis, vizuālis, kinētis. Ir tā, ka mūsu skolas ir paredzētas cilvēkiem, kas uztver informāciju audiāli un pārstrādā vizuāli. Tālāk ir 10%. Tajā esat jūs, mūsu inteliģenti un teicamnieki, bet tādiem nabaga kinētiķiem kā man, dejotājiem, es tur mīru nost. Lūk tā, un mans dzīves mērķis un sāpnis ir dibināt skolu, Montesquieu skolu. Tā ir vieta, kur bērni sadzird burtiņu, apēd burtiņu, izdejo burtiņu, viņi iemācās uztvert informāciju visos 3 veidos, un viņi kļūst ģeniāli. No mūsu viedokļa viņi visi saprot ātri, ir gudri un patīkami, un tāds ir mans mērķis. Es zinu, ka es viens pats pasauli nemainīšu, bet dibinot skolu varbūt 20 no manām mūža apmācītajiem jauniešiem atradīsies šeit pēc 10 gadiem, un jūsu bērni varēs nākt pie manis mācīties. Mans mērķis ir tiešām izglītot. Man ir liels gods būt jūsu priekšā, un es ceru, kādu dienu manā skolā nāksiet arī jūs. Un ja jūs zināt, jūs redzat, šitais trakais čalīts es gribu uzzināt par pedagoģiju, par skološanu, par visu, pēc iespējas vairāk. Mums ir kur es gribu būt kā tu, es neatceros tavu vārdu. Ar burtiņu. Jā, mans mūža sapnis ir nodibināt to, un to es arī izdarīšu. Tā kā, ja zinat, kur es varu gūt zināšanas, kā es varu kļūt labāks, dodiet man, es nāku jums pretī. Patīkam jums,